Sveiki! Turpināsim ar attēlu apstrādi un attēlu visādu izmantošanu, veidu aplūkošanu. Šoreiz ar Python un ar Kinteru un ar to pašu bibliotēku Pillow. Mēģināsim šoreiz šajā reizē izveidot attēlu tā saucamā memory, jeb tēlu matching game. Jeb citiem vārdiem sakot, mums būs jāmeklē vienādie attēli. Tātad pagriežam attēlu, paskatāmies, kas tur ir apakšā, paņemam nākamo, pagriežam, paskatāmies, kas tur ir apakšā. Ja viņi sakrīt, tad viņi paliek, ja nesakrīt, tad viņi atkal tiek aizvērti un mēs viņus vairāk neredzam. Pirmais, kas būtu jāizdara, tas ir, protams, ka jāimportē Kinters. Tātad visu uzreiz importēsim, nav ko tur sevišķi pa mazumiņiem importēt. Un arī tieši tāpat kā iepriekšējā reiz mēs to darījām, no Pill bibliotēkas importēsim image.tk un image. Vēl viena lieta, kas mums šoreiz būs arī vajadzīga, tātad tas ir import random, jeb citiem vārdiem mums būs vajadzīga nejaušā gadījuma izvēles bibliotēka. Un arī mēs kādu brīdi atpakaļ esam lietojuši message box. Jeb citiem vārdiem sakot, šādā veidā, tad, kad mēs organizēsim spēli, mēs varēsim parādīt ar šiem message boxiem kaut kādus paziņojumus. Vai nu cilvēks nav uzminējis, vai viņš ir uzvarējis, vai vēl kaut ko. Tad pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs izveidosim spēles logu. Šoreiz es viņu nosaukšu game window, un tas ir TK tipa objekts. Un arī piešķirsim viņam kaut kādu nosaukumu, tātad title. Un manā gadījumā es viņu gribu nosaukt par matching game. Matching game ar izsaukumu zīmi pat var. Īstenībā, lai neaizmirstu es to, ka viņu vajadzētu palaist, jā, tātad es varu izdarīt uzreiz pašā apakšā, izsaukt funkciju main loop. Un tad šeit pa vidu es varu rakstīt jau tālāk, pievienot savus objektus, veidot kaut ko ar viņiem. Tādā veidā es vismaz neaizmirsīšu, ka man šī programma vispār loks ir jāpalaiž. Nu, no kā mēs varam sākt? Mēs varam sākt no tā, kā izskatīsies mūsu loks. Šo te failu ar matching game pie es saglabāju tieši tajā pašā vietā, kur man atrodas attēli no iepriekšējās programmas. Un citiem vārdiem sakot, man vienā mapītē ir šis te pie fails matching game un arī kaut kāda attēla, kurus es varu izmantot jau savā spēlē. Uz doto momentu izveidosim spēlīti, kur būs 3x3, jeb kopā tātad sanāk 9 podziņas. Jums ir jāņem vērā, ka šeit podziņu skaitam būtu jābūt pāra skaitlim, jo visas podziņas, zem katras podziņas būs pa attēlam, un katram attēlam ir jābūt pārītim. Līdz ar to kopējam pogu skaitam ir jābūt pāra skaitam. Tad ieliksim pogas. Šoreiz es viņas saukšu sākot no nultā, no nulītes, jo mēs viņas izmantosim ļoti līdzīgi, kā tāds viņas sasauksies ar saraksta elementu indeksāciju. To jūs redzēsiet mazliet vēlāk, kā viņš sasauksies, bet šoreiz sāksim nevis button 1, button 2, bet sāksim no nulles. Tātad tas ir button tipa objekts. Uzliksim viņam varbūt arī kaut kādu platumu uzreiz un garumu. Teiksim height. Es visu laiku jaucu, kā šis pareiz rakstās. GHT. Jā. Tātad 200. Komandu pagaidām ignorēsim. Vienkārši ieliekam tā, lai paliek, ja. Un sakopējam uz leju. Tātad, un nonumerēsim sākot no nulles. Tātad mums sanāca, kopā beidzamais cipariņš ir 8. Tātad no 0 līdz 8. Un man tagad ir nepārskaits, vai ne? Jā, 3x3 ir 9, līdz ar to tas nestrādās. Labi. Veidosim 2x2. Būs vienkāršāk. Tātad 2x2.
lai būtu 2x2 spēlīte. Tātad, un kas mums vēl ir nepieciešams? Mums, protams, vajadzētu importēt šos te attēlus. Mums vajadzētu pateikt, kas mums ir par attēliem un kā mēs viņus ieliksim iekšā. Tieši tāpat, kā mēs to darījām iepriekšējā reizē, kad mēs strādājam ar galeriju, mēs pateiksim, ka mums ir, piemēram, manā gadījumā es viņu nosaukšu par myimage1 un atvēršu image.tk, photoimage, image open un kaut kādu vienu attēlu. Teiksim, lai tas būtu tas pats viens punkts JPG. Tā skatāmies, cik mums sanāk kopā podziņu. Mums sanāk 4 podziņas, līdz ar to mums ir vajadzīgi 2 attēli tikai. Un vienu attēlus var izmantot fonam, tāda kā kārtas apgrieztā puse, tas būs fons. Līdz ar to man šeit vajadzētu tikai myimage1 un myimage2. Teiksim, 1 JPG un 2 JPG. Vēl viena lieta, kas man būtu vajadzīga, tas būtu background image, jeb fona attēls. Un fona attēlā es, piemēram, paņemšu, lai būtu 3. ar eglītēm. Tad 3. ar eglītēm būs fona attēls. Šeit katrai podziņai es tagad varu pateikt, ka image vienāds, un pagaidām es viņām visām ielikšu fona attēlu. Jo tad, kad mēs uzsākam spēli, tās kārtas īstenībā nav redzamas, un viss, ko mēs redzam, tā ir otrā pusīte. Un, protams, arī šīs te pogas, mēs viņas noģenerējam, bet viņas ir arī jāpieliek pašam spēles logam. Ja? Līdz ar to mēs varam rakstīt button 0, grid. Un tad pirmajā rindiņai būs row 0, column 0, tātad pirmajai podziņai tātad mainīsies tikai kolonna, un tad otrā rinda. Rinda mainās uz 1, rinda mainās uz 1, kolonna mainās uz 1. Mēģinam palaist, paskatīties, kas notiks. Re, mums ir 200 reizes 200, pagaidām tās podziņas, viņas klikšķinot nekas nenotiek. Viena maza problēma, jūs redzat, ka tagad pilnais attēls man ir šāds. Viņš ir diezgan liels un tur ir kaut kādi tur tīmeklīši un viss pārējais, bet tas, ko mēs redzam programmā, diemžēl, ir tikai viena maza daļiņa. Tātad, kas ir noticis? Diemžēl, viņš ir paņēmis šo attēlu, mēģinājis viņu apgriezt ar tiem noteiktiem izmēriem, ko mēs pateicām pogai. Nevienmēr tas ir labākais risinājums, tāpēc pamēģināsim izmantot funkciju resize. Citiem vārdiem sakot, pamēģināsim proporcionāli samazināt. Lai izmantot funkciju resize, viņa ir jāizsauc uzreiz pēc tam, kā mēs esam uzrakstījuši image open. Tātad uzreiz pēc image open, tad, kad mēs pasakam, kādu failu mums veidot, attaisīt vaļā, tad mēs pasakam resize, jeb citiem vārdiem sakot, teiksim, mainīt izmēru. Mēs jau varam arī palielināt. Tad te mums ir 2 parametri. Pirmais tas ir izmērs, uz kuru mēs gribam samazināt. Un otrs parametrs, tas ir samazināšanas, faktiski tā pati metode. Saspiešanas ir palielināšanas metode. NTLS izmantosim, ja? Pamēģināsim šo te nokopēt. Un palaidīsim, paskatīsimies, kas būs. Re, jau kaut kas mazliet savādāks. Vienīgais, ka viņš tika pārveidos lielums tā, ka viņam mazliet nepietika, un tāpēc te tās baltās svītriņas. Varam mēģināt viņu samazināt uz mazliet lielāku, teiksim, lai būtu 400 reiz 400, tā, lai viņš mums būtu mazliet līdzenāks izstiepts. Palaist. Mazliet labāk palika. Bet uz doto momentu, kamēr mēs klikšķinām, pat ja mēs klikšķinām uz šīm te podziņām, principā īstenībā nekas nenotiek. Vajadzētu piešķirt darbību podziņām. Un faktiski mums būs tikai viena
viena funkcija, nosauksim viņu par button click, jeb podziņas klikšķis. Un ko mēs viņai faktiski padosim? Tajā momentā, kad mēs klikšķināsim uz podziņas, mēs padosim kā argumentu funkcijai pilnīgi visu podziņu, tātad button, un padosim arī podziņas tā saukto kārtas numuru, uz kuras podziņas mēs tagad klikšķinam. Tā, un pagaidām return 0 ieliksim tā, lai nekarājas. Tātad šos attēlus, lai mēs viņus varētu izmantot kā spēli, tāpat kā iepriekšējā gadījumā ar galeriju, mums vispirms ir jāsaliek iekšā sarakstā. Kaut kurā momentā tātad mums ir jāpasaka, ka mums ir image lists, kurā iekšā tātad tas ir saraksts, un katrs elements, tas ir mūsu tas attēliņš, ko mēs mēģināsim uzmanēt. Viena maza problēma, mums te viņš ir jāraksta 2 reizes. Tātad katrs attēls ir jāieraksta iekšā 2 reizes. Kāpēc? Jo mums ir 2 attēli, 4 pogas. Tātad katras 2 pogas saturēs vienu un to pašu attēlu. Mūsu uzdevums, kad spēlēsim, ir atrast, kurā vietā ir tie vienādi attēli. Problēma ir tāda, ka tad, kad mēs šo funkciju, jeb šo te spēlīti palaidīsim vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, mums attēli atradīsies vienās un tajās pašās vietās. Nu, nav grūti uzminēt, ka augšējās 2 pogas ir myimage 1, un tad apakšējās 2 pogas būs myimage 2. Tā vairs nav spēle. Līdz ar to mums ir jāizveido kaut kāds paņēmiens, jāatrod kaut kāds veids, kā sajaukt iekšā šos attēlus sarakstā. Un to mēs varam panākt ar random bibliotēkas iespēju shuffle. Sajaukt. Sajaukt visu saturu. Un sajaukt visu saturu, kur iekšā šajā image list. Tātad izsaucot šo random shuffle funkciju, viss, kas ir iekšā šajā sarakstā, tiek sajaukts pilnīgi nejaušā secībā. Līdz ar to tagad mums šeit ir pilnīgi nejauša secība, un katru no šiem attēliņiem mēs piešķirsim pogai. Attēliņu, kas tagad mums trāpīs nejauši 0. pozīcijā, mēs piešķirsim 0. pogai, nu tā iekšā savā prātā un programmā. Attēlu, kas ir 1. pozīcijā, mēs piešķirsim pogai, kurai beigu numurs ir 1, un tā tālāk un joprojām. Tad, kas mums būtu jāuzraksta šeit te beigās komandā? Un tā kā mēs padosim argumentus, protams, mums vajadzēs izmantot arī lambdu. Tad izsaucam button click. Netīšām nodzēsās. Tad button click, un tad iekšā padodam viņai argumentus pašu pogu, manā gadījumā tā ir button 0, un tekošais viņas indeks, jeb tas tekošais nosacītais skaitlis, pēc kura mēs meklēsim attēlu, ir 0. Un tieši tāpat izdarām arī pārējām pogām. Tātad šeit tādā gadījumā būs button 1, un nosacītais tas viņas skaitlis, kur meklēt attēlu, būs 1. Te būs 2, 2 un attiecīgi 3, 3. 3, 3. Un atgriežamies atpakaļ tomēr pie funkcijas. Mēs esam uzrakstījuši visu skaisti, bet tagad mums ar tām pogām un ar tiem indeksiem kaut kas ir jādara. Lai mēs varētu spēlēt šo te spēlīti, mums ir jādefinē konkrēti globālie mainīgie. Tātad viņiem būtu jābūt arī ārpus spēles, gan iekšā pašā funkcijā kā globālie mainīgie. Un uz doto momentu tie būs count, kad mēs skaitīsim, cik reizes ir uzklikšķinātas, cik rūtiņas ir atvērtas, jo vienlaicīgi nevarētu būt atvērtas vairāk par 2 rūtiņām. Tad mēs vēl ieliksim tādu mainīgo correct answers. Nu, ar lielo, tā kā ar lielo. Un arī tātad viņš pēc noklusējuma ir 0, un mēs skaitīsim pareizās atbildes. Tā kā mums ir 2 pāri, tātad 2 reiz 2 rūtiņas, jeb 2 pāri, tad principā mums ir jāsasniedz correct answers 2. Tad, kad mēs 2 reizes uzminēsim pa pārim, tad mēs būsim uzvarējuši spēli. Tad mums vēl jāuztais ir tukšs saraksts ar atbildēm un ar atbilžu vārdnīcu, kas arī būs pagaidām tukša, kur mēs glabāsim tātad, ko cilvēks ir nospiedis un salīdzināsim to ar
attēliem no sarakstiem, lai saprastu, vai cilvēks ir uzminējis vai nav. Un šeit iekšā arī mēs izveidojam tos pašus mainīgos, tad tikai piešķiram viņam to nozīmi global. Es viņus nokopēšu pagaidām, lieko nodzēsīšu. Tātad arī šeit mēs viņus izveidojam. Nu, un sākam pamazām skatīties, kas notiek. Cilvēks ir noklikšķinājis uz konkrētas pogas, un mums kaut kas jāsāk pārbaudīt. Nu, pirmais, ko mēs pārbaudīsim, ir, vai tā poga, uz kuras viņš ir noklikšķinājis, vai tur ir tātad fona zīmējumiņš uz to momentu, kad viņš ir noklikšķinājis, un vai atvērto rūtiņu skaits ir 0 vai 1. Atvērto šūnu skaits, jā, jo vēlreiz atkārto, ka viņš var atvērt tikai 2 rūtiņas. Tātad, ja pogas, attēls, jeb image, tad mēs piekļūstam caur šīm te kvadrāta iekavām, mēs piekļūstam pogas parametram image. Un ja tas ir vienāds ar, nu šeit būs tāda maza dīvainība, ja kāds atrod labāko variantu, dodiet man par to ziņu, tātad pi image 3 šeit būs. Jo man ir 2 attēli, kurus es aktīvi izmantošu, un tad tas trešais ir fona attēls, background image, jā, tā trešais fona attēls, un pēc sistēmas viņš viņu nosauc šādā te veidā, tad, kad spēle jau ir palaista. Tad, ja viņš ir vienāds ar to fona attēlu un count, jeb nospiesto rūtiņu skaits ir mazāks nekā 2, tad mēs šai te pogai it kā atklājam to attēlu, tad pagriežam uz otru pusi un parādam to īsto attēlu. Un īstais attēls mums ir no šī te attēlu saraksta image list ar indeksu number, tas, ko mēs esam padevuši šeit. Tad tajā momentā, kad viņš nospied uz podziņas button 0 un tika izsaukta funkcija, tika padots cipariņš 0, ja, jo button 0, cipariņš 0. Un līdz ar to mēs šajā momentā paņēmām 0. elementu no sarakstā ar attēliem. Bet tā kā šis te saraksts ir sajaukts, tad, teiksim, mums tagad nav nekādu iespēju zināt, gandrīz nav, bet gandrīz nav nekāda iespēja zināt, kāds tur attēls īstenībā ir. Un lietotājiem, kurš spēlēs uz spēli, noteikti vispār nebūs iespējas uzzināt, kāds tur ir attēls. Un palielinam arī tātad par 1, palielinam šo te skaitītāju par 1. Citiem vārdiem sakot, mēs pasakam, ka viena rūtiņa jau ir atklāta. Vēl mēs, ko izdarīsim, mēs viņu pievienosim pie atbildēm un pievienosim pie atbilžu šīs te vārnīcas. Tātad answer dictionary. Tātad konkrētai pogai button, kura mums tagad tika nospiesta, mēs pasakam, ka viņai pieder attēls ar šādu indeksu no attēlu saraksta. Nākamais, kas mums būtu jāskatās, tas ir jāskatās, vai ja nu gadījumā, teiksim, jau ir 2 atbildes, tas nozīmē, ka mēs viņus varam kaut kā sākt salīdzināt. Tātad, ja atbilžu saraksta garums ir vienāds ar 2, tad mēs kaut ko jau tur tālāk darīsim. Tas nozīmē, ka cilvēks ir attaisījis tieši 2 rūtiņas, un mēs varam sākt salīdzināt, vai tie attēli ir vienādi vai nav. Ja. Nu, šeit ir mazliet tā doma varbūt komplicēta, mazliet varbūt sarežģīta. Mēs skatāmies un salīdzinām tātad to attēlu, kas mums bija saglabāts atbilžu vārnīcā pie konkrētās pogas ar to attēlu, kas ir saglabāts attēlu sarakstā. Tātad mēģināsim to uzrakstīt. Tātad image list. Tātad, ja tas ir vienāds ar image list. Un tātad, ja sakrīt, vismaz kaut vai sakrīt tātad tas attēls, tad mēs pārbaudīsim pārējos datus. Tātad katrai pogai
Jā, te jau mēs īstenībā sapratām, ka viņas ir vienāds, ja tātad, ja sakrīt šie attēliņi, tad ir vienāds, bet kas mums paliek? Mums paliek izslēgt ārā pogas. Tad katras pogas status būs vienāds ar disabled. Šajā momentā Answer Dictionary iekšā mums glabājas tās pogas, un mēs viņas saglabājam tikai tāpēc, lai pēc tam varētu kaut ko ar viņām darīt, ja? Un ko mēs darām? Mēs pasakām, ka viņu status ir izslēgts. Tātad, ja attēli sakrīt, tad mēs saprotam, ka ir uzminēts, un mēs atstājam tā, lai viņas paliek ieslēgtas uz mūžīgiem laikiem. Un attiecīgi arī pasakam, ka mūsu pareizā atbilde ir palielinājusies par 1. Cilvēks vienu jau ir uzminējis pareizo atbildi. Un tad vajadzētu paskatīties. Ja nu gadījumā pareizās atbildes jau ir 2, tātad, ja pareizās atbildes ir jau vienādas ar 2, tas nozīmē, ka mums cilvēks jau visu ir uzminējis, visu mums viņam jāparāda ir kaut kāds paziņojums. Un to mēs parādīsim caur message box, show info, un message box tātad atgādina vēlreiz sastāv no 2 daļām. Pirmā tas ir mazai uzrakstiņš šim te mazajam lodziņam, teiksim matching game. Un otrs ir tas pats paziņojums, kas ir iekšā. Nu, piemēram, you have won, congratulations, nu, skatoties kā, ko jūs tur gribat viņam parādīt. Pretējā gadījumā, ja nu gadījumā mums nesakrīt šie te attēli, ko cilvēks ir noklišķinājis un atklājis, tad mums ir jāpasaka cilvēkam, nē, sorry, tu neuzminēji, un atkal jāiztaisa ciet šie attēliņi, ja? Tātad pateiksim cilvēkam, ka viņš neuzminēja. Izsaucot message box. Arī pagaidām paņemsim show info, tātad mēs vienkārši informāciju rādam viņam pagaidām. Un es nerakstīt nokopēšu. Un šeit ieliksim wrong, tātad nepareizi tu neuzminēji. Un tāpat kā iepriekšējā reizē iziesim cauri katrai podziņai, tātad for key in Answer Dictionary, un viņām visām pateiksim, ka viņām tagad fona attēls ir vienāds ar šo te paimage 3, jeb tas ir tas mans tekošais fona attēls. Tā, pamēģināsim palaist, paskatīsimies, kas notiks. Periodiski ir arī jāpalaiž. Aha. Nu, uz to gadījumu es tā skatos, ka man tur ir vesela kolekcija ar kļūdām, bet nu vismaz tagad viņš attaisīja vaļā un palaida tātad programmu un parādīja arī bildītes. Jā, nu pirmkārt sāksim ar to, ka image bija jāieliek iekšā pēdiņās. Jā, un kādam ir jāiemācās drukāt, acīm redzot man. Tad, un viņam vēl nepatīk šeit momentā Answer Dictionary. Aha, tāpēc, ka kādam ir atkal jāiemācās drukāt, un acīm redzot arī man. Vēl viena lieta, ko mēs te neesam izdarījuši, tas ir, ja cilvēks nav pareizi nospiedis, mums ir ne tikai viņam jāparāda, sorry, neuzminēja, mums ne tikai ir jāizklāj kārtis atpakaļ, bet mums arī tātad ir uz 0 jāatmet atpakaļ atvērto rūtiņu skaits, atbilžu skaits, tikai ne 0, te būs tukšas iekavs, tātad atbildēs arī vairāk iekšā nekā nav. Un šajā te Answers Dictionary, tātad tur arī vairāk nekā nav. Tātad mēs visu šo te uztaisījām, pārveidojam par tukšumu, jo mēs sāksim, kad viņš no jauna sāks atkal klikšķināt, mēs uzsāksim no jauna šo te procesu. Tātad pamēģinam palaist. Lūk, viņš mums parāda, ka wrong. Nu tā kā mums ir tikai 4. Nevis status, bet state, jā. Mums ir tikai 4 podziņas, jā, nu līdz ar to uzminēt ir diezgan vienkārši, jā. Un tātad šeit man bija jāuzraksta nevis status, bet state. Tātad stāvoklis. Nu re.
Beidzot. Tātad es uzminēju 2 attēlus vienāds, un viņš viņus arī uzreiz izslēdza. Visas vairāk viņiem klikšķināt nevaru. Tad, kad es noklikšķinu, un vairāk klikšķināt arī nevaru, tāpēc, ka acīm redzot, man nav nepareizajā vietā ir ielikts. Jā, nepareizajā vietā man ir ielikts šis te tātad count un answers. Viņiem nebūtu jābūt pakārtotiem šim tēls, viņiem jābūt jebkurā gadījumā, vai cilvēks ir uzminējis to pārīti, vai cilvēks nav uzminējis to pārīti. Jebkurā gadījumā mums ir jāatgriež uz 0 atvērto rūtiņu skaits. Kaut kā par ātru. Tā, acīm redzot, tad problēma ir... Jā, problēma ir tāda, ka es nepareizā vietā ieliku arī correct answers, es viņu ieliku iekšā ciklā, un līdz ar to viņš man ģenerēja vienu lieku atbildi katru reizi, kas manā gadījumā, kur ir tikai 2 pareizās atbildes, izrādījās tāda kritiskā kļūda. Ok. Jei, beidzot strādā. Tad beidzot viss strādā, mums ir tikai 4 rūtiņas. Tālāk ar izmēriem, protams, ka jūs varat paši koriģēt, kādi jums ir izmēri gan tiem attēliem, gan arī uz kādu izmēri jūs viņus gribat atgriezt. Nu, un, protams, arī normālai katrai prātīgai spēlē būtu kaut kur jābūt podziņai jauna spēle, nospiežot uz kuru jums tātad visi parametri tiek atkal šādā te veidā nomesti pa nullēm. Visi, pilnīgi visas podziņas viņām atkal tātad attēls ir šis te fona attēls. Un vēl viena lieta, kas mums noteikti būtu jāizsaus, tas ir tas random shuffle šim te attēlu sarakstam. Un tātad jāsajauc vēlreiz par jaunu attēlu sarakstu, jo nebūtu interesanti spēlēt spēli, kur attēls laik atkārtojas. Nu, cenšamies!